Nu, tu metīsi? Tu esi gatavs bez ķiveres? Uzvar tie, kas spēlē. Ienāc Phoenix.lv, jo uzvar tie, kas spēlē. Un kā sievietēm sanāk? Wow! Maizītes! Nedod Dievs, ka tev būtu jākaujas vairākām sievietēm vienlaicīgi. Cik būtu lielākais sieviešu skaits, ar ko būtu spējīgs tikt galā? No mīglas tik aizīts izlīdu. All my tears have been used up. Sūlas talantu šovs. Mēs esam Rīgā, galvaspilsētā, kur jaunie talanti tikpat labi var būt uz katra stūra. Mēs tikai to īsti nezinām. Es un mana komanda izdarījām smago cilāšanu un izslaucījām visus stūrus, tikai lai atrastu labāko no labākajiem. Sūla talantu šovs 2025, kur tikai prasmīgie no prasmīgākajiem varēs cerēt uz lielo 400 eiro naudas balvu, ko viņi varēs izmantot savu prasmi attīstīšanai. Šiem cilvēkiem varbūt pat lielais Amerikas sapnis nav nemaz tik neatsniedzams. Lai viss būtu pilnībā godīgi, esam savākuši žūriju, kuras spēks un efektivitāte nāk tieši no šāda savienojuma. Pieredze šoubiznesā un spēja tikt galā ar, tā teikt, problēmām. Winner takes it all. Uzvarētājs ir tikai viens, tāpēc žūrija, esiet uzmanīgi ar saviem vērtējumiem. Saprotiet, kurš jums patiešām visvairāk patīk, un tam arī dodiet vairāk balvas. Žūrijas jums palūkšu iepazīstināt ar sevi. Sāksim no šī gala. Frants Rozentāls. Man sauc Kārlis, es esmu no Kuldīgas. Mans sauc Ivars. Esmu ļoti patīkams satraukts šodien. Es gribu redzēt, kāds ir talants Latvijā. Bez liekas kavēšanās saucam ārā pirmo talantu. Tātad Amanda ar savu dziedošo priekšnesumu. Droši nāc ārā. Sveicināti, Heterā. Man sauc Amanda, jeb dziedātāja Amanda. Šis skatuves vārds tapa sadarbībā kopā ar Revolūciju, kas ir jauna repere Latvijas hip-hop sfērā. Un jā, domājam, kā nosaukt mani. Jā, dziedātāja Amanda ir ieradusies. Mani sauc Elza Dansberga un spēlēju ģitāru. Elza. Jā. Jūs esat gatavi sākt savu priekšnesumu? Dzimuši. Bet man ir bomžatniks tepat aiz stūrā. Mēs nevaram būt kopā, jo viss, kas tevi interesē, ir tas, kā tu izskaties. Tu esi viena pat mīlīga kuņa. Es vienmēr ieslīdu, kur tādas šmaras tusē. Ko man tagad darīt, kā man būt? Viņa tikko no Kanāriju salām siltā. Es vienmēr ieslīdu, kur tādas šmaras tusē. Ko man tagad darīt, kā man būt? Sāksim ar Franci. Pirmie novērojumi kaut kādi. Vai tev patika, nepatika, ar ko tev saistījās, varbūt bērnību? Patika, labi vārdi. Bija jauki, jā. Žēl, ka mums nav Steps. Viņš kā mūziķis labāk mācētu pateikt. Viņš diemžēl cieta traģiskā auto negadījumā. Viņš šeit nevar būt. Bet man patika. Jūs izskatījāties kā dziedātāji, kā Supernovas dalībnieki, kas paliek kaut kādi 7. katru gadu. Tagad jūs izskatījāties kā mūziķi. Man patika, Ivar, tev kāds jautājums. Nu, pirmkārt, nav viegli būt pirmajam, un liels paldies jums par to. Jūs bijāt drosmīgi, nevienu brīdi nelikās, ka jūs esat sabijušies.
dziedāja, likās tīri. Es arī neesmu gājis mūzikas skolā, es kaut ko nedaudz arī saprotu. Bija ritmiski, noteikti bija enerģiski. Tu esi enerģijas bumba, paldies tev par to. Un kopā man patika, varbūt vienīgi man nepatika rupjības. Tas varbūt vienīgais mīnus. Ok, tālāk. Kā jums liekas? Lielas izredzes jums dabūt 8 un uz augšu no šīs žūrijas. 8-8. 8-8, ok. Griežam atpēr. Wow. Ļoti labi. 10, 8, 8, 7. Tā, rokas arī jās. Čau. Ir drošības sajūta, beidzot. Jūtaties droši, ja? Jā, es jūtos droši, jo, zini, kā tu pateiksi kaut nepareizo vārdu dalībniekiem, nevar zināt, kā viņi reaģēs vai ne, bet tagad ir apsveikts, tad ir sajūta. Mums nākamais talants. Piedalījies populārā pašmāja realitātes šovā Mīli Kemperī. Piedalījies arī vairākos gambling streamos. Lūksim studijā Migelu ar boksa priekšnesumu. Sveiki! Sveiks! Man sauc Migels. Mans talants ir boksēt. Kādreiz biju bokseris, kaut ko mācos. Bet arī ir tāda viedokļa visiem pasaulēm, ka bokseri ir stulbi, tikai var sapīgi sit cilvēkus. Bet es to apstrīdēšos un salīsim dzēlē, ka mēs ne tikai varam sit, bet varam arī būt romantiski un ļoti intelektuāli cilvēki. Un kas tev iedvesmoja izvēlēties tieši boksu? Tā kā ne kickboksu vai kaut kādu MMA? Zini, es kad staigu skolā, mēs garam staigu sporta zāli, tur bija boksa zāli. Man bija 9 gadus, 7, 9 atceros. Es 9 gadus eju boksa zāli un patīs, wow, gribu šeit nodarboties. Un tur bija treneri, bija ļoti labi puiši kompānija. Un sāk trenēties man to pat. Lai mēs varam aizstāvēt sevi un savu ģimeni. Bet pārliecināšanas. Forši. Un tev ir vēl kaut kādi hobiji bez romantikas un boksa? Man ļoti patīk ceļoties, piedalīties kādas šovā. Kā bijis, jā. Tas bija ļoti interesanti. Ok. Pa dzīvi būtu izvērtēt. Ok. Jā, labi. Principā tu esi gatavs savam priekšnesamam? Vienmēr. Un aiziet, droši. Знаешь, отпиркот я сакс. 1, 2, 3, 4, да? Ниже. Un tagad mēs varam salasīt dzēli. Diemžēl latviešu valodu nezinu, bet poetāts Jesenin, krievu valoda. Otrā daļa tavam priekšnesamam jāsanāk tikai? Ko? Otrā daļa tavam priekšnesamam dzējols. Jā. Ok, labi, tad otrā daļa. Jā. Заметался пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Была вещь, как запущенный сад. Был на деле из женщин падки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без оглядки. Мне бы просто смотреть на тебя. Видеть глаз златокарий омут. И что прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступь нежная, легкий стан. Если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, и стихи бы писать забросил, лишь бы тонко касаться руки и волос твоих цветом осень. Я б навеки пошел за тобой, хоть свои, хоть чужие дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Paldies. Es gan nesaprotu krievu valodu, bet par ko bija dzējols vispār? Dzējols bija par to, ka cilvēks vienmēr tērē savu dzīvi uz alkoholu un sieviešu. Viņš satika meiteni, savu mīlestību, un viņš atteicies no visiem, lai būtu kopā ar viņu. Un iet
Aizvini, tālāk. Skaidrs. Tu esi pret alkoholu un tā kā izvairies no pārvināt. Es pret alkoholu, es tikai za sporta veids, veselīgs veids, lai visi vīrieši būtu aizstāvīgi savam ģimenem un par sevi būtu pārliecināšanas un iet uz priekšu tik. Gribās dzirdēt arī žūrijas domas. Tātad sāksim ar Franci. Pirmā daļa, otrā daļa, kas labāk patika un kaut kas palika atmiņā. Bija labs. Okay. Jā, Miguel, pirmkārtām, milzīgs fans gan tam, kāds tu biji mīlēja Kemprī, gan tavu TikTok. Krieviski nemāk, tā es neko nesapratu, diemžēl, bet izklausījās skaisti. Bet ļauj man to pajautāt kā bokserim, ja tu būtu dzīves situācijā, nedod Dievs, ka tev būtu jākaujas ar vairākām sievietēm vienlaicīgi. Cik būtu lielākais sieviešu skaits, ar ko būtu spējīgs tikt galā, ja viņas nāktu tev, teiksim, visas vienlaicīgi virsū. Sieviete? Jā, 5 vai 10 vai 15, cik būtu skaits, cik būtu spējīgs tikt galā. Tā nesaprotu vēlreiz jautājums. Tu ej mājās, jā. Un tev uzbraukt, teiksim, 10 sievietes vienlaicīgi. Jā. Es saskriešu prom. Pat no vienai sievietei. Nekādas citas ar sievieti, tikai gulta ar savai sievai. Tur mēs varam cīnīties. Bet ja viņas mēģina iznīcināt tavu ģimeni, un tev nav cits izvēles, tev būtu jākaujā. Es nebūtu tā situācija, kur sievietes manu ģimeni uzdraud. Nu, labi. Zini kā, ar ko atšķiras gudrais cilvēks no, es nezinu, kā latviski mudri. Nu tāds, ka nezinu. Kāds? Bieds? Jā, bieds, jā. Gudrais cilvēks varat izkruties, izvilts no jebkuras situācijas. Bet šitas gels, vilts, mudri, viņš nesasti šitu situāciju, lai nebūtu ar šitu situāciju, lai izviltis no viņas, jā. Tātad es nolu visiem būt gudrukām. Labi, paldies. Ļoti politiski atbildi, jā. Man jautājums, tu esi kādreiz sits pa to, nezinu, kā viņu nosaukt, to aparātu? Jā, es tur viņu salauzu daudz reizes. Jā, katru reizi, es kā boksēris, es nevaru garam paiet no visu aparātu. Jā. Šeit man bija 900 vai 800, neatceros. Bet viņi nerada objektīvi. Mēs kā boksēri, mēs varam tur ļoti stipri uzsist. Tur, ja pa galu to iedusi, galva nokert. Nafig. Bet ar viņš nerada. Bet kā drīšvar tur, rāda, nezinu. Nu, cik tā bija, ko 900? 900 bija, jā. Un cik tā bija? Mazāk, noteikti mazāk. Jā. Nē, bet interesanti, jā, tāds viens talants, otrs talants. Tā kā varbūt gribējies, lai būtu viens fokusēts talants, bet, nu, noteikti. Es daudz pusīgs cilvēks. Parādīs daudz pusīgs. Jā. Tāpēc, ka cilvēki domā par boksiem, ka viņi nav intelektuāli, tikai var sist, bet es... To jums, jā. Tu vari piekaut un noskatīt dzējolu. Dzēļi savām meitnēm, savām māmām, radinieki. Kāpēc nē? Tu vari ne tikai būt stipram, bet un gudram arī. Labi, tālāk pēdējais loceklis. Bija labi, jā? Ok. 3, 2, 1. Tas ir tā kā 1 vai tas ir 9? Tas ir 9 vai 1? 9. Nu, cipa 2 talantus, 2 viņš. Ok, sapratu. Vidējais tāpat 9 ir sanāk. 32. Nākamās mums ir atkal meitenes, un šīs meitenes sauc Katrīnā un Katrīne. Tikai viens burts atšķirās viņu vārdos, un viņu talants ir maizīšu taisīšana. Viņas taisīs, cerams, ka garšīgs maizītes priekš jums degustācijai. Droši varat nākt iekšā? Čau. Kura no jums ir Katrīna un kura ir Katrīna? Mani sauc Katrīne. Un es esmu Katrīna. Un mēs kopā esam Katrīna un Katrīna. Ok. Skatos, jums ir arī cimdi. Jūs tās izmantojāt, lai taisītu maizītes, tā kā, lai higieniski viss būtu. Arī. Bet viņi tādi tīri izskatās. Jūs tagad... Nu mums ir vairāki cimdi pāri mums. Jā, un ko šis simbolizē? Mīlestību. Starp jums? Starp mums visiem. Ko jums vajag, lai galdienas? Jā, būtu labi, ja būtu galds. Jā, apsargi, vai varētu palūgt ienes galdu. Nu, wow. Tad mēs īstenībā atnācām
tādu mērķi parādīt savu talantu, un mūs iedvesmoja mūsu dārgā draudzene, kura mums pavēstīja, ka viņai ēst taisa viņas draugs. Mums bija tāds, wow, tad jau mums ir talants. Jā, un mēs tikai nesen uzzinājām to, ka mēs mākam arī taisīt tā kā maizītes un tādas lietas, kas ir garšīgas. Jā, vēl tāda problēma vai neproblēma, mēs ļoti gribam braukt uz Japānu. Ne jau tāpēc, ka mums patīk anime vai kaut kas tāds, vienkārši liekas riktīgi krūti aizbraukt uz Japānu. Tikpat labi mēs varam arī tad dziedāt. Es izjāju prūšu zemi. Pieliekam arī šito. Viņš neskan. Mēs aizmirsām, ka maizi vajadzēja pirmo. Jā. Labi. Nekas. Iedomājies, piemēram, tev ir puisis, un viņš to taisa ēst. Nevar to iedomāties, jo man tā nav bijis vēl līdz galam. Tad, kad es braukšu uz Japānu, tad man būs iespēja arī Japānā taisīt maizīti. Un mēs aizvedīsim uz Japānu gāriņu, piemēram, jo viņiem jau, man liekas, ka nav ne cūkas, ne aitas. Jo es redzēju, ka viņiem ir tikai, Instagramos, es redzēju, ka viņiem ir tikai tā kā sushi. Jo viņi tādi, jautri. Tu domā, ka tas vēl jāliek? Es nezinu, varbūt arī to vēl pielikt. Galvenā sastāvdaļa ir mīlestība, kā jau jums sievietes mīlestība. Visas vecmāmiņas to vienmēr saka saviem dēliem, bet viņi nekad to neatcerās līdz galam. Diemžēl. Pagad. Wow! Man liekas, pagaidi. Tā. Nē, tādā ziņā, ja padomā, tad jau chill. Tas ir tādā ziņā. Vispār maizes taisīt ir viegli, ja jums ir pašpārliecinātība. Un galvenais, ja jums ir talants. Un ja jūs neesat vīrietis. Piedodiet. Ļoti patīk vīrieši. Ļoti mums patīk. Tāpēc mēs izdomājām taisīt tās maizes ar interesi. Tu jau aizmirsti. Visu laiku tu aizmirsti tikai ielikt kaut ko iekšā un kaut ko nesīs kādam. Vēl kaut ko ieliekam tajā maizītē? Tā, pa jokam. Nē, viss pietiek. Tagad mēs liekam uz šķīvišiem, bet es nezinu, vai mēs varam likt uz viņu galdiem, jo viņi tādi... Jā, viss piedod, lūdzu. Un kā sievietēm sanāk? Wow! Maizītes! Liekam uz šķīviešiem un esam viņiem kā bosiem. Kā bosiem. Ar tiem lieliem pušiem arī? Puišiem. Visi puiši ļoti lieli un skaisti. Tagad ir ļoti svarīga lieta. Ir jāuzzina, vai jūs piekrītat, ka mēs jums tā kā pienākam tuvāk. Jā, consent un tā. Tā vajag. Jā, mums vajag jā. Jā. Bet tā, ka jūs dzird. Jā, nāciet. Jā. Bet Piedod. Es vienkārši nevaru, tā grūti višķi tā padomāt. Tagad kamera priekšā ir, tad ir neliels tāds tā kā satraukums. Jā, neliels. Un pagad, šitan ir viens un tur ir daudz. Never mind. Varat šito mammai aizvest. Jā. Kāpēc viņi ir 4? Mums tagad... Pagaidat, neēdat vēl, lūdzu. Pagaidat, stop! Malači, jūs ir tādi malači. Jums ļoti labi, un jūs ļoti talantīgi paņēmāt pretī. Jā, jo talants, tas ir tā kā sirdī vairāk. Jo dažreiz labu apetīti. Paldies! Tagad varēsim. Jūs varat mierīgi pagāt. Tas tāds chill maizītes. Mēs vienkārši mēģinājām izdomāt to recepti tādu, lai būtu visiem miers. Jā, jo ārā ir šausmīgi karsti, un te arī ir šausmīgi karsti. Vispār, jau kādīgi. Ēdot tādas maizes, var gan visu, ko jūs gribat, var izdarīt. Var gan muskuļus uzaudzēt, gan arī būt ļoti tievs un tāds tā kā, ka vējš uzpūš, tad jūs flowing, kā saka Amerikā. Jā. Kā filma flow. Un vispār mākslinieki saka, es nezinu. Jā, audiovizuālajā nozarē galvenais ir, ka tu esi vai nu DJs, vai nu māki gatavot. Un mēs vēl neesam kļuvuši par DJ. Mums nav, reāli, tas ir ļoti grūti. Vienkārši. Jā.
Kādas maizītes? Vai mēs tikko noskatījāmies jūsu bakalaura darbu mākslas akadēmijā, ka šis simbolizē kaut kādu feminismu vai kaut kas tāds? Kādu feminismu? Vai kaut kas šeit ir? Mēs nevienu brīdi neteicām, ka mums nepatīk puiši. Es jau nekādu nejau slikti domājot. Mums ļoti patīk. Vienkārši mums kā sievietēm ir jāpabaro vīrieši. Jā. Šīs ir nenoliedzami maizītes. Nenoliedzami. Jā. Kāpēc tu neēd vēl? Es? Kāpēc? Boss Viņš nevar runāt. Viņš ir lielais. Mēs varam pēc tam vēl uztaisīt. Vai jūs esat kaut ko domājuši, kaut ko plašāk, kā, teiksim, no milzīgas bagetes uztaisīt milzīgu maizīti? Ideja bija, bet likās nedaudz nērti būs tādu vienu lielu garu maizi ēst visiem kopā. No tā galviem jāsaka. Mēs vienkārši iedomājamies. Iedomājieties, mums tāda liela jau bija bagata mājās. Jā, mums ir ļoti dažādas tās bagetes. Mēs pasūtījām arī vīriešus, kas varētu pamēģināt, kā tas izskatītos. Bet izskatās nedaudz... Lai jums labāk, lai jūs labi. Jocīgi, kad visi vīrieši ēd vienu bageti. Tas ir mūsdienās normāli. Man prieks par to. Jā. Es esmu tik priecīga. Mēs ejam kopā kačādēs, tad ēdam vienu maizi un saliedējamies kā vīrieši. Mums nav kociņš, ko var iztīrīt ar zobiem? Mums ir nazis. Tas tā speciāli. Padomu par to višķīt. Mums jāskalā. Mums ir spogulīts. Jā, katrā ziņā ļoti interesanti meitenes. Bija diezgan garšīgi, es teiktu. Atgādina polāru maizi, kurš var nopirkt Circle K. Varbūt tā ir bijusi ar kaut kādu iedvesmu šim visam? Nē. Nē? No sirsniņas. Vai šī ir kaut kā īpašā recepte? Jā. Jūsu? Jā. Vienkārši mums bija ļoti svarīgs viens posms dzīvē, ka mūsu viens pasniedzējs aizbrauc prom ļoti tālu, un mums bija jāuztaisa kaut kāds maizes viņam. Un arī mums vienkārši vajag aizbraukt uz Japānu tuvākajā laikā. Un tur apmēram tā cauri ejot šīm emocijām. Mēs gājām arī, tā kā mēs ietu cauri emocijām Japānā, tā mēs gājām cauri tam veikalam ar to sajūtu, polāro sajūtu. Es nodomāju, daudz Japānas bišķi pamaz mērķis. Kopumā bija diezgan labi. Mērķis. Dažiem Japānā nepatīk mērķis vienkārši. Jā, slurps, Un arī pluspunktiņš pa Peppas, vai kā viņi sauca? Cūka, Peppa, the pig. Jā. Daļa no Japānas kultūras, kā jūs zināt, ir čaļi bildēs sievietes zem kleitām vilcienos. Kāds jūs domas par to? Uzvilkt garākus. Jā. Vispār pirmais, ko es gribēju pateikt, piedod, bet viņām nevajadzētu braukt ar velosipēdu. Un arī vilcienu. Jā, vispār nav ko vāzāties apkārt pa lielu. Īversto vai mērsāk? Jā. Jā, izklausās jums pareizā attieksme. Es domāju, kāds varbūt vīrietis klausās šo un dzird. Iespējams, Japāns. Tas, kas māk Latvijas. Tas, kas dzied. Tas, kas māk Latvijas. Vienīgais Japāns māk Latvijas. Viņš moška, kad viņš netaisa TikToks, iespējams noskatīsies. Mums arī ir TikToks. Jā, paldies arī no manas puses. Un tā kā žūrija lielākoties jau izteica savas domas, vēl Francim var pajautāt, ko tu domā? Var vēl dabūt? Jā. Ko tu saki? Nevar. Norādiet savus vērtējumus par šo priekšnesumu. 3, 2, 1. Mums ir 10, 8 un 7. Wow. Kas kopsumā mums ir 33. Pašs aiznesīs ar galdu vai? Nē. Kādā gadījumā? Jā. Paldies. Mums arī nevarēja paši aiznesīt. Žāk, mums neskrēja mūziku, bet Paldies meitenēm par šo garšīgo priekšnesumu. Un nākamais mūsu viesis ir cilvēks, kas ir parādījies jau iepriekš Sulas epizodē, kur starp citu bija arī 2 no mūsu žūrijas locekļiem. Jā, nākamais ir 9. Vilnis ar priekšnesumu stand-up. Mīgls tik aizīts izlīdu. Jā. Bet par cik viņiem nav vajadzījuši pienu, tad es uz turien vispār eju, bet neko man tur nevajag, jo viņiem nav vajadzījuši pienu. Solīju, kad būs, bet tas tikai pavasarī. Pat līdekļi nezināju īsti, kad viņiem tas piens tam ezītēm ir. Vispār varbūt ezīšu karbonādu apēdu. Tā bija viņa. Piena nebūs. Jā, jautājums Vilnis, tas tavs īstais vārds? Vai pseidonīms? Jā, vecāk tādu ielikt. Kāds ir tavs vārds? Kurpe. Vienīgais, man liekas, Latvijā. Var pārbaudīt, varbūt vēl kāds. Pirmā sievi kurpe, meita Spānijā, Francijā un pārējās nav kurpes. Jā, un pastāst nedaudz vairāk par savu talantu šodien. Par ko talantu? Jā. Kāda es no tā šeit TikTok pat uzzināju, ka es esmu harismātisks, kas man vispār pirmā dzirdēšana.
Zināju, ka tas tāds ir, bet es domāju, tikai neesi. Vispār Latvijā tāda nav. Te jau mēs nedzīvot tik sūdīgi. Nebūtu pieļaujuši, ka mums 10 miljardus nozogo. Jums visiem pa barabānu, pa bungām jau kāds laik te pavērī. Es gribēju pateikties Žakam no Ženēvas, kas Eirovīzijā strādā, gatavo Eirovīziju, veselu gadu rokas uzlocījis. Viņš man atdeva šī gada žaketīti, bet tā, kā jums sanāca. Kāda firma? Žaketē? Nu, pofika. Gucci nav, šitas te, kas tur uz somīt, kas tas V. Louis V. Louis, jā, tur V burtīši, tas tā kā man, jā. Jā. Kaut gan es nesēju tikai ar manī. Jā. Tāpēc, ka tas ir ar mani. Pārējās firmas man neinteresē. Mēs dosim tev 2 līdz 3 minūtes kādam stāstam, īpašam, kas ir tev tuvs sirdī. Tā kā 2 līdz 3 minūtes, žūri iedos vērtējumu. Tā ir žūrija. Rīdināt vajadzēja Johaidiko. Nu, viņi sākās ar hipiju laikiem. Kaut kur hipija sākās, tur arī revolūcija aizsākās. Nu, pie mums sociālismā atvēlēs kādu 5 gadu novēlošanās. Tur jau viss bija pārdrāzušies. Beidzot, mēs te sākām drāsties pa labi, pa kreisi. Būt nevainīgai tā bija netiklība. Nevis tā kā tagad visu otrādi tikumība. Nu, vienmēr sakot, cik nu varēja paspērt tajā jaunībā, tik kuram katram nebija, bet man pietiekoši ko atcerēties. Ko man viss nemaz neatceries. Ir tāds, ko nav vērts atcerēties. Ir kāds, kas iekrīt sirsniņā. Nu, tā arī ar tām meitenēm. Jā, man ir 3 sievas, bet visas man pamet. Pirmā dēļ dzeršanas, otra par to, kad atspēlējās uzvara kragus, es biju pelnījis, neapšaubu. Un kurš normāls veids ir bez ragiem, tāpēc, ka krokodīli jau neviens neprec, varbūt ar retiem izņēmēm. Es labāk ēdu sūdu kolektīviski, tas ir sūdu var vienatnē ēst. Es labāk torti kolektīviski nekā sūdu vienatnē tur drāzīšu. No revolūcija pa lielam ar to arī bija un izbija. Paldies! Viss pietiek? Dirst? Pietiek. Nē, bija ļoti labi. Žūrijā laikam jāvērst. Tā bija žūrijas pieprasīta tematika. Es jau varbūt par kaut ko citu būtu novēlējis, pa mūsu laikiem, bet ne, jūs saprotat, ne jūs mani. Pamaz interesējāties, kā bija sociālismā. Nu, nebija jau, kas pelbiksīts. Pliki gājam jūrā ar krāniņiem pa priekšu. Un neviens par to nebija sašuts. Nu, vismaz, kamēr maz bijām. Sāksim ar Franci reku. Nav komentāru. Paldies, Vilni. Man patika. Ļoti labi uzbūvēts stāsts kopumā. Nebija stāsts, bija diršana. Bija labi. Klaus, man čoms strādā Latvijas armijas bāzē. Viņš teica, ka tu esot šodien nelegāli peldējies kaut kādos ūdeņos pie viņiem. Tā bija? Mums ir nelegāli, bijušā Augšņa akadēmija, kas pēc tam viņi tur bija policijas akadēmija, bet tagad nav nekā vairs, tikai ir Ukraiņi dzīvoja kas. Tu kaut kādā armijas zonā esot iepeldējis šodien? Nē, es kādreiz biju melā jūrās čāvu zirgus. Vai tu šodien peldējies? Šodien tieši peldēju, jā. Kulēni apmet, kā tur ir tajā 11. novembrī, 18. novembrī. Man nobloķēja uz eizķēnieši par to, ka plika pakaļ. Nu, ne tikai kulīti turēja vēl rokā. Ļāva brīvību Latvijā, jā. Skaisti, Ivar. Jā. Nu, senāk strādāju komediju Latvijā, esmu redzējis daudz stand-up savā dzīvē, īstenībā, un noteikti jāsaka, bija oriģināli. Noteikti ļoti sakārtots stāsts, par to ir pluspunkti. Patika ar mani vārdu spēle, ar mani. Es nezinu, vai tu to esi izdomājis, bet es ieteiktu tev virzīties šajā virzienā. Ar mani, bet sāks maksāt vēl par reklāmu. Jā, tādas vārdu spēles. Par seksuālo revolūciju bija interesanti, nebija dzirdējuši to daudz. Man tev tāds jautājums pikants, cik tev sievietes pašam ir bijušas, varbūt ja tas izgājis cauri revolūcijai? Kādreiz man bija tā, lai vismaz tik cik gadā dienas. Bet tas normālām veiciem man esot nemaz daudz. Vai dzīvojot šajā seksa revolūcijas laikā, tu pamēģināji arī kādu čalu pabalēties vai tikai sievietēm? Tad tas bija tabū. Tagad vienalga. Bet man tas nepis, kamēr man nepis. Tā kā drāžaties kā mākt. Labi, turpinām, Daniel. 3, 2, 1. Rādat. 3, 6, 5. Kur nepareiz pagriez, kas tur sajauc vien. Ok. Tas nāk kops summa 20 punkti. Ok, tas iegūst 20. Kāpēc neatsīts 21. zīmes septembrī? Es vairs tā nedarīšu. Okay. Jā.
Paldies. Tas, ko pilnīgi arestēja, jau rokdzelži. Nākošais mūsu priekšnesums ir vēl viens dziedošais. Šī dziedāšana nāks no autores, kuru sauc Madara. Es nezinu, kuras pilsētas viņa ir, bet mēs to noskaidrosim. Tevi sauc Madara, jā? Jā. No kuras tu esi pilsētas? No Bauskas puses, bet ne no Bauskas. Es nesaistos ar Bausku. Tā kā no kāda maza ciematiņa? Tieši pie Bauskas. Ok. Un tu dziedāsi, varbūt pastāstīsi mazliet vairāk par savu dziedāšanas priekšnesumu šodien. Es dziedāšu dziesmu, kas man likās derēs man, bet Arī man liekas citiem tāda derēs? aktīva. Es domāju, ka jā. Jā? Man liekas tāda ļoti relatable dziesma. Ok. Ir vēl kādi komentāri, pirms mēs sākam? Es ceru, ka jūs izpildīsiet. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. Who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. My heroes had a heart to lose their lives out on a beat. And all I remember was thinking, I want to be like them. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Probably you're crazy. We're crazy. Sākam ar Franci. Paldies. Jā, paldies. Tev laba balss, man patika. Vai tu nebija gadījumā tā, ka es pirms uzstāšanās ik pa laikam iesildīju balsu toaletē? Toaletē nē, gaitnī. Man likās toaletē, jo es gāju tieši, tad bieži apmaldos, un tad es zināju, kad es sekošu balsī, tad es sameklēšu toaleti. Bet man ļoti patika, cik nu es zinu no dziedāšanas. Ivar, tev kā mūziķim? Jā. Man kā mūziķim likās, ka dziedāšana bija tīra, un tas ir ļoti svarīgi īstenībā. Bieži mēs redzam atnāku šoviem kaut kādu cilvēku, viņi pat īstenībā nemāk dziedāt. Tu māki dziedāt. Varbūt gribētos bišķi vairāk kā personību, lai ielikt. Varbūt tā būtu kaut kāda cita dziesmas izvēle, kaut kas tāds. Bet nodziedāju tu labi. Apkopojiet savus viedokļus un pārvērtiet tos par tīpāru no 1 līdz 10. 3, 2, 1. Ok. 9,5, 7,5, 7,7. Paldies. Kopsumā tas būs 31. Pēdējā vārda. Paldies. Nav viegli sekot, Vilnim bija labi. Jā. Thanks. Meitene nodziedāja, tiešām nodziedāja. Tagad mums īstenībā būs kaut kas unikāls. Daļrunas priekšnesums, daļrunas no meitenes, kuru sauc Esmeralda. Tu esi Esmeralda. Esmu Esmeralda. Kas tev iedvesmoja iet šajā virzienā, ne kaut kādā dziedāšanas vai dejošanas vai tradicionālos vairāk talantu virzienos? Es esmu bieži saņēmusi tādu komplimentu par savu balsi un to, ka es labi spēju runāt. Es vienkārši gribu pastīties, cik es labi spēju runāt. Varbūt tava balss ir bijusi kādā reklāmā vai kādā radio vai kaut kur citur? Jā, mana balss ir bijusi Latvijas radio Nabas džinglā Portulāns, kas ir vēstures raidījums. Tātad es lasīšu kaut ko, kas man ir somiņā līdzi. Tā būs grindeks lietošanas
instrukciju. Bisakodil Grindex 5 mg. Zarnās šķīstošās tabletes. Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satura jums svarīgu informāciju. Bla, 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 bla. Kas ir Bisakodil Grindex un kādam nolūkam to lieto? Bisakodil Grindex satura aktīvo vielu bisakodilu, kas ir sintētisks caurais līdzeklis. Tas iedarbojas tieši uz zārnu gļotādu, pastiprina zārnu gludās muskulatūras kontrakcijas un izraisa zārnu iztīrīšanos. Bisakodil Grindex lieto dažādās izcelsmes aizcietējumu ārstēšanai, zārnu iztukšošanai pirms ķirurģiskām operācijām un diagnostiskām procedūrām iekavas vaļā, piemēram, kolonoskopijas, radioloģiskās izmeklēšanas iekavas ciet. Kas jums jāzina pirms Bisakodil Grindex lietošanas? Ja jums ir alerģija pret bisakodilu vai kādu citu 6. punktā minēto šo zāļu sastāvdaļu vai citiem caurais līdzekļiem. Ja jums ir zārnu satura pārvietošanās traucējumi, zārnu nosprostojuma, iekavas vaļā ileusa, jāieguglē dēļ, pēkšņu stipru sāpju vēderā, iekavas vaļā akūtu vēdera sindroma, iekavas ciet vai apendicīta gadījumā. Ja jums ir taisnās zarnas asiņošana, ja jums ir smaga atūdeņošanās, ja jums ir akūts zarnu iekaisums. Šitam skip daudz. Blakus parādības. Skip, varam pieminēt varbūt faks. 67083505. Lai iegūtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku. Paldies. Tu savu outfitu arī pieskaņoji šodienas priekšsasumā speciāli? Jā, bet, protams. Es domāju Pastāst, kas mums šeit ir. Mums ir ķirsīši. Nevajag pa daudz ēst ķirsīšus, jo tad mēs varbūt nokļūsim tur, kur mēs sāksim lietot Grindeksu. Es pārliecināts, ka žūrijai ir ko teikt par šo priekšlikumu. Tāpēc sāksim ar Franci. Kāds ir tavs domas par šo? Noderīga informācija tiem, kas grib lietot to zāli. Jā, kaut kas citādāks. Tā bija interesanti. Un šis ir lielākais, cik kāds izlasījis no zāļu lietošanas instrukcijas. Es daudz ko iemācījos. Vai es varu tev palūgt pateikt nākamā pietura Zasulauks? Nākamā pietura Zasulauks. Ticam, es kāpu laukā. Es nocētu. Paldies. Jā, pirmkārt, tu esi izvēlējies ļoti sarežģītu tekstu. Par to tad droši vien pluspunkti. Tāds augsts grūtības līmenis šim. Balss tev ir laba. Es domāju, ka varbūt kāds, kas šo klausās, varbūt gribēs, lai kaut ko ierunā. Citādi man īsti komentāri nav. Jā, interesants zāles. Jā. Sakāms? Sakāms, ok. Visi ir izteikuši. Es varu varbūt žūrijai iedot Grindeksu. Jā. Paldies, izdalīsim. Jā, katram. Paldies tev. Vai palūgt fiks izlasīt lietošanas instrukciju? Es ir atcerēts. Būs kāds desmitnieks, kā domājat? Es ceru uz 11. Ok. 8,5, 7. Kopsumā mums sanāk 29,5. Visu labi. Visu labi. Mums ir vēl viens dziedātājs, un šis dziedātājs ir vārdā Andrejs. Tāpēc skatīsimies, kas Andrejam ir dziedāms. Andrej, lūdzu, nāc ārā. Sveiks! Sveiks! Vai ir bijusi iepriekšējā pieredze dziedāšanā? Jā.
Es dziedu, mācos dziedāt pēdējo gadu. Tad nav pārāk ilgi, bet kāda mūzikas teorija jau pamats esi apgūs. Jā, es gan kopš šīs semestra sākuma neesmu apmeklējis nevienu solfedžo nodarbību, taču es turpinu dziedāt. Kādā žanrā būs tavs dziedāt? Tā ir tava dziesma vispār? Nē. Okay. To modeli. Tu izpildi, ok. Ļoti populāra dziesma, man liekas, mēs visi esam zināmi ar šo dziesmu. Ja tev nav pēdējie vārdi kādi, ko pateikt pirms uzstāšanās? Paldies par iespēju. Ok, nu labi, tad mēs varam sākt. Wanna take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils and a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. And I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I'll use my voice, I'll be so damn rude. Words, they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'll be just us, but I sang them all to another heart. On another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. I wanna sing a song that'll be just us, but I sing them all to another heart. Another love, another love. All my tears have been used up. Paldies! Nebija gaidījis, ka pēkšņi ieslēgsies mazliet tāds nedrošības sajūta, bet es tiku apakaļ uz sliedēm, bet vienā brīdī viņi pazuda un tāpēc palika bail. Bet... Nē, es beigām tu iegāji, man liekas, tie. Jā, man ar tā liekas, es ceru. Bet tas jau. Ok. Labi, redzēsim, ko žūrī domā par šo. Rāds, kā tev likās? Man māsai patīk šitā dziesma. Jā, bija labi, ļoti emocionāla dziesma. Kā tu izvēlējies šādu dziesmu, jo tā liekas kaut kas tāds, ka kāds tev pamet, tad tu mājās dzer vīnu un raudu un dziedi šo dziesmu, līdz tu iemācies nodziedāt? Vai kāda nozīme šai dziesmai tev? Pašā sākumā, es gribētu teikt, pirms 3 gadiem, 4, kad es pirmo reizi to dzirdēju, man liekas, tas bija varbūt saistīts, tur citu cilvēku mīlestība, blablabla. Bet kaut kā pēdējā laikā tas pārvērties kaut kādā ziņā, tas another love, tā cita mīlestība, ko es izliku pasaulē, varēju atdot sev apakaļ, un tad savā ziņā varbūt tas bija tāds veltījums mazliet sev un cilvēkiem, kuri tā. Tad es kā eksperts gribētu tā pavaicāt, tad tu dziedi gadu, ja? Precīzi gadu, 1 mēnesi un 2 dienas. Tā kā pavisam sāk, vai tu iestājies mūzikas skolā vai kā? Iestājos mūzikas skolā ar septembrī, jo man pierunāja pamēģināt, bet tā tiešām dziedu, es tiešām to 1 gadu, 2 mēnešus un 2 dienas. Man ļoti patīk šī dziesma.
Tas, ko es pierakstīju kaut kur vidū, likās, ka bišķi varbūt pazuda ritmā nedaudz. Tur droši vien noderētu šī solfeģo stundas apmeklēšanas, jo, protams, tikai ar practice tu vari kaut ko palikt drošāks. Tajā visā tā kā pie ritma jāpiestrādā. Tu nedaudz, es domāju, dabūji mūs visus atpakaļ ar savu vokalizāciju. Tā bija tev ļoti veiksmīgi izdevās uz beigu pusi. Tā kaut kā tā. Daniel, kādi komentāri? Viņš vēl emocionāls ir. Tātad 3, 2, 1. Ok, mums ir 8,5, 7,5, 7,5, 8. Paldies. Kas tātad kopumā sanāk? 31,5. Tu esi ieguvis. Apsveicu tevi. Paldies. Apsveicu. Droši izvediet viņu. Izdodas, jā. Paldies. Jā. Labi, žūrija. Nedaudz uzgaidiet. Mūsu asistenti sarēķinās punktus. Un tad redzēsim, kuri ir uz top 3. Mēs esam atpakaļ. Mēs esam sarēķinājuši punktus. Un mums ir skaidrība par to, kurš ir 3. vietas ieguvējs. Un 3. vietas ieguvējs ir Migels ar savu boksa priekšnesumu. Bet, diemžēl, Migels šeit nav. Viņš aizgāja prom uz citām darīšanām, tāpēc es viņam atdošu šo medaļu kaut kad citreiz. Un kāpēc šeit atradās zelta kauss? Tāpēc, ka 1. un 2. vieta ir dalītas. Tāpēc viens no viņiem saņem zelta medaļu, otrs no viņiem saņems kausu. Tāpēc vēlos aicināt 1. un 2. vietas ieguvējus Katrīnu un Katrīni un Amandu un Elzu. Droši nāciet iekšā studijā. Tātad jūs dalat šo te 1. un 2. vietu, kas nozīmē tos lielos 400 eiro arī jūs sadalat uz pusēm. Wow! Ja? Japan! Urā! Reāli, tik forši! Jā, žūrija, kad pēdējie komentāri, viņas ir pelnījuši šo balvu. Sanāks meitenēm uz Japānu un atpakaļ un vēl padzīvot Japānā. Paldies! Mēs no šodienas dibinām jaunu popgrupu. Katrīne, Amanda, Elza. Man patīk arī gatavot. 24. 24. Jā. Cik ir skatējis vien, cik būs labs māksaknēm. Nu, tu metīsi? Tu esi gatavs bez ķiveres? Uzvar tie, kas spēlē. Ienāc Phoenix.lv, jo uzvar tie, kas spēlē.